Mani 7. mēneša rezultāti. Šeit uzmetam mazliet aci manam portfolio Trade Republic pārskatā. Šeit redzams, kā ir attīstījies mans portfolio no 2023. gada oktobra. Šeit dienas griezumā, kā ir attīstījies portfolio, nedēļas griezumā, mēneša griezumā, gada griezumā. Kopumā ir redzams, ka visos izvēlētajos laika periodos portfolio ir plusā, un kopējā līkne šobrīd ļoti labi parāda to, ka ar mazām investīcijām, regulārām investīcijām un ar noteiktu stratēģiju portfolio vērtība nepārtraukti palielinās. Šis ir Trade Republic pārskats, kurš nedod tik detalizētu portfolio pārskatu, tāpēc paskatīsimies manu statistiku portfolio performance pārskatā. Portfolio performance aplikācijā es redzu precīzāku statistiku, un proti aprīlī kopumā portfolio bija mīnus 0,3%, bet neskatoties uz to, kopējais portfolio no tā atvēršanas brīža ir 12,77% plusā. Interesanti ir tas, ka iekšējās peļņas koeficients ir 28,35%. Šis rādītājs ir investīciju efektivitātes novērtējums, un 28,35%, protams, ir ļoti labs rādītājs, tomēr tas mainīsies atkarībā no tā, kā mainās manas izvēles vai kāda ir situācija tirgū. Portfolio delta šobrīd pēc 7 mēnešiem ir 64,98, tātad vērtības palielinājums, no kuriem 7,29 ir realizētā peļņa no kursu kāpumiem. Šajā laikā kopumā tie ir bijuši 4 treidi, jeb 4 pārdošanas. Jā, un šeit ir redzamas dividendes pa mēnešiem. Šobrīd dividendes es saņemu jau katru mēnesi. Šiem ienākumiem pievērsīsimies detalizētākā pārskatā. Un kopējais pārskats par šo periodu kursu pieaugums 43,3 eiro, realizētā peļņa 12,30 eiro, bet katrs treids maksā naudu, jeb pie Trade Republic tas ir 1 eiro, tāpēc atrēķinot transakcijas maksas, peļņa no kursu kāpuma ir mazliet mazāka, jeb 7,29. Esmu jau minējis, ka tieši iesācējiem ir ļoti svarīgi izvēlēties brokeri, kur par treidiem nav jāmaksā vispār. Tas būtu izvēlēties krājplānus, kur iemaksas ir bez maksas, jo citādāk īpaši, ja mēs strādājam sākumā ar mazām summām, tad transakcijas maksas ļoti ātri var noēst mūsu ieguvumus, un tieši iesācējiem ar maziem līdzekļiem krājplāni, kuri ir bez maksas, ļauj ātri piedzīvot rezultātus. Earnings sadaļa ir dividendes, plus šeit nāk klāt pirmajā mēnesī uzdāvinātās Teslas akciju daļas, kuras es pārdevu. Tātad kopumā es esmu ieguldījusi 705 eiro, un šobrīd mana portfolio vērtība ir 769,98 eiro. Interesanta ir šīs diagrammas attīstība. Pelēkā
Pelēkais laukums ir manas iemaksas, un tas, kā attīstās portfolio vērtība, parāda zilā līkne. Šeit diagrammā ir redzama kopējā kursu attīstība, un interesanti ir mana portfolio kopējā vērtība, ko iezīmē zaļais laukums. Un, kā mēs redzam, sākumā tas pakritās mazliet zem nulles, kas ir pilnīgi normāli sākumā, kad iegādājamies akcijas, bet pēc tam nepārtraukti pakāpeniski portfolio vērtība aug. Interesanti ir paskatīties arī uz indeksiem, kas attēlo noteiktu tirgus attīstību, un labs rādītājs skaitās tad, ja kāda portfolio pārsniedz šos indeksus, un šeit var redzēt, ka aprīlī mana portfolio rādījumi pārsniedz Dow Jones indeksu, kas ir ļoti, ļoti pozitīva pazīme. Vēl labāk būs tajā brīdī, kad mana portfolio rādītāji pārsniegs MSCI World indeksu, jo MSCI World pārklāja plašāku pasaules ekonomikas daļu. Interesanta ir attīstība pie ienākumiem, un proti šeit tu redzi manus kopējos ienākumus no dividendēm un no kursu peļņas realizācijas. Janvārī 40 centīmi, it kā smieklīgi, februārī divreiz vairāk, 1,33 eiro, martā jau esmu pie 2,61 eiro, un aprīlī kopējie ienākumi 4,15 eiro. Pirmajos 4 mēnešos dēļ treidiem ir sanācis tā, ka summa gandrīz katru mēnesi dubultojās. Ja tas tā turpinātos līdz gada beigām, tad es mēnesī jau būtu pie kādiem 300-500 eiro, bet visdrīzāk, kā šādu duplikāciju turpmākajos mēnešos es nesasniegšu, bet dzīvosim, redzēsim. Noslēgumā es varu teikt, ka esmu ļoti apmierināta ar rezultātiem un nevaru vien sagaidīt, kad varēšu padalīties ar nākamā mēneša rezultātiem. Un kā tev veicās ar investīcijām? Vai tavs portfolio arī ir smukā plusā?